ja mēs runājam par dziesmu svētkiem plašākā kontekstā, kā jūsuprāt ir nodrošināt vispār šo dziesmu svētku tradīciju ilgtspēju, un tepat runājot ne tikai par finansējumu, bet lai būtu šie kori, lai būtu dejotāji, kas vispār piedalās arī dziesmu svētkos pēc 10 gadiem? Tas ir atkarīgs tieši no tā, kas šeit vairāk kārt ir skanējis no kultūra izglītības atbalsta. Valsts atbalsta kultūras izglītībai, bet savukārt, kas attiecas uz dziesmu svētkiem, mūsuprāt, dziesmu svētku tradīcijas ir vairāk jādemokratizē un jāļauj piedalīties vairāk koriem, nevar būt uz lielās skatuves, bet šie svētki tiešām ir jātaisa vairāk par tādiem tautas svētkiem. Un tas, kas šobrīd liekas kā viens no pieņemamākajiem variantiem, kā šādu finansējumu atrast, varbūt, lai šos svētkus tiešām padarītu vēl lielāks un nozīmīgāks, ir šis valsts un privāta uzņēmumu un privātā kapitāla un privātā atbalsta principu ieviešana, kad vajadzētu vairāk piesaistīt tieši šos privātos atbalstītājus, mecenātus, sponsorus, un, protams, arī nodrošināt stabilu valsts budžetu, kā to paredz arī likums par dziesmu svētkiem. Pats pirmais, protams, ir šī atjaunot pēc iespējas ātrāk meditāciju šiem kolektīvu vadītājiem, kas ir reģionos. Tas ir pirmais uzdevums, kā jau es teicu, arī šī struktūra, organizatoriskā struktūra, kas reģionālās reformas laikā tika izjaukta, arī jāatjauno. Un pats galvenais, lai mēs saglabātu šo saturu, ir skolu kori jāpārceļ no interešu izglītības, jāpārceļ uz obligāto mācību programmas sastāvdaļu. Tas ir izšķirošais jautājums, kurus mums nākotnē būs. Ja mēs to neatrisināsim, mums dziesmu svētku nebūs vairāk. Tas ir pilnīgi skaidrs. Man ir diskusijas pēdējās dienās, ko mēs par šo jautājumu esam veikuši. Tur ir šī problēma ilgt atspoguļojas, jo ja mēs dosim tikai, vai mēs gribam vai negribam uz kori iet, tad faktiski mēs jau tagad redzam zēnu koru kustību, cik ir sarukus. Līdz ar to vīru koru nākotnē, vīru balsis dziesmu svētkos, kas šogad bija gan Kandavā, gan Dobelē, gan Daugavpilī, mēs dzirdējām, ka tur jau ir problēmas vīru balsīs, mēs ļoti skaidri to dzirdam. Alderkungs, šeit saistībā ar dziesmu svētkiem tieši jums ir viens papildu jautājums no zāles. Vai jums ir zināms fakts, ka vismaz vienā Latvijas rajonā amatieru koru diriģents saņem 10 latus mēnesī, tā skaitā arī par transporta izdevumiem? Jā, fakti ir dažādi un tiešām situācija nav iepriecinoša, kā es teicu, ir jāatjauno šī mērķdotācija, lai mēs apmēram izlīdzinātu šos jautājumus, tāpat tās jāstrādā pie tā, lai iekļautu vietnotajā profesiju katalogā šos koru diriģentus un māksliniecisko kolektīvu vadītājus, bet, protams, ka šie amatieru māksli, jebkurā gadījumā nebūs iespējams centralizēt no augšas vadīt un noteikt, kādai viņiem jābūt. Tas būs pašvaldību jautājums, un tas ir mums kopējs sabiedrības uzdevums ir pārliecināt savās pašvaldībās par to, kas tad ir vajadzīgs, kāds ir cilvēki cienīgs atalgojums šai nozarē. Mums visiem jāatcerās, ka vispirms jau mūsu dziesmu svētki ir UNESCO nemateriālās kultūras piemineklis, un tā ir visa mūsu tautas svētki un visa tautas atbalsts. Un es domāju, ka viņš nekad nezudīs un vienmēr eksistēs un turpinās darboties, bet viņi ir jāatbalsta šie svētki. Un jāsāk no muzikas stundām skolās, ka mums jānostabilizē šie skolu kori, ko jau ministra kungs teica. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpat kā jāatbalsta šie diriģenti, jārisina viņu atalgojuma jautājums, lai nebūtu tādi jautājumi šie 10 lati šeit zālē, tas nav nopietni. Un tādā veidā šī kustība turpināsies, un katrus 4 gadus būs šie svētki, un būs arī īpaši valsts dotācija šo svētku norisei, un ka viņi arī ekonomiskāk viņus var norganizēt. To liecināja šie pēdējie skolēnu dziesmu un dejas svētki, ka to var izdarīt, un arī kvalitāti no tā neciet. Arī krīzes laikā šo tradīciju var noturēt. Dziesmu svētki ir nepārtraukts process, un tam ir vajadzīgs nepārtraukts finansējums, nevis vienreizējs. Un man ir liels gandarījums, ka laikā, kad biju ministri, man izdevās šo principu gan iedibināt, gan atrast tam finansējumu. Tā bija šī kultūra kapitāla fonda sākotnēja mērķa programma, pēc tam budžetā 2 miljonu latu, par ko man ļoti ast uzbruka laikraksts Diena toreiz. Bet pēc tam mēs ar Sarmīti izrunājamies un vienojamies, ka tā nav politika, ka tā ir patiesība. Un tika izstrādāts dziesmu svētku likums. Šie dziesmu svētki tika patiešām, kā atzina arī Strazdinkungs, kopīgiem spēkiem ar igauņiem un lietuviešiem strādājot, iedzīvināt UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Un es negribētu kavēties pagātnē, bet man ir ļoti žēl šobrīd dzirdēt, ka visas šīs lietas ir izkritušas laukā, un viņām tur, protams, ir jābūt atpakaļ. Es piekrītu ministram Daldarim, ka vājais posms ir vispār izglītojušās skolas, koris. Ja tas nebūs, tad process ir apdraudēts. Piekrītu. Pirmkārt, ir nepieciešams, lai koris būtu katrā skolā.
lai tas būtu kā mācības stundu sastāvdaļa muzikā. Un tālākajos jau etapos ir noteikti jānodrošina, lai būtu atalgoti kolektīvu vadītāji. Ja nebūs kolektīvu vadītāju atalgojums, tad arī šī kustība var apsīkt.